Sveikas! Es jums izstāstīšu apmēram to sistēmu, lai jums ir skaidri, kā mēs darbosimies. Fotografija, tas ir, kā jau es šo te video ieliku, jūs jau droši vien esat redzējuši, tas ir, ka mēs ar gaismu zīmējam. Jo fotografēšanā absolūti jebkas, pilnīgi viss ir par gaismu. Gaisma ir karaliene. Un tad, kad mēs to saprotam, ka ja ir gaisma, tad ir fotografija, ja nav gaisma, tad nav fotografija, tad ir daudz vienkāršāk uztvert visu to teoriju, kas ir ap to, kas man nepazīst. Es esmu Ginta Pūķe. Man bija tā pašai personīgi, kāpēc es šo te visu izdomāju, ka tad, kad es gribēju iemācīties fotografēt, es jau negribēju kļūt par profesionālu fotogrāfu. Es vienkārši gribēju iemācīties uztaisīt labas bildes. Man ļoti patika savi bērni, viņus fotografēju, un tad es atceros vienu reizi, kad man Patriks piedzima, tad man atnāca ciemos viena draudzene, un viņa uztaisīja tādu bildi, ka es viņai uzreiz uzdevu jautājumu, bet kā to varēja iztaisīt, jo ar manu kameru kaut kā nesanāk, un viņi man stāstīja, ka vispār eksistē tādas spoguļu kameras, es par to nezināju. Un man ļoti patika tas, un tad es sāku sapņot, ka man arī būs savu spoguļu kameru, un ka es kādu dienu nopirkšu. Un tad, kad es viņu nopirku, sāku rakstīt savu blogu, un gribēju tam blogam uztaisīt fotogrāfiju ar grāmatu. Un es uztaisu, un tik briesmīga bilde. Es to grāmatu nes iekšā, nes ārā, nekas man nesanāca. Tad es uztamborēju paklājiņu un gribēju uztaisīt priekš internetu. Uztaisīju, un galīgi ne tā krāsa bija, kā vajag, ne arī ne pēc kā izskatījās. Un es domāju, kā man ir tā spoguļu kamera, man ir Nikon D3100, un nekas nesanāk, kāpēc. Un tad es runāju ar savu vecāko dēlu, un viņš teica, mamma, fotografēt ir jāmācās. Un es toreiz domāju, kā tad, lai es iemācos? Kā tas ir, tev fotoaprāts, tu vienkārši nospied pogu un viss. Un izrādās, ka tas viss ir jāapgūst. Un tad es domāju, labi, tad es to apgūšu. Un tad es sāku mācīties, ir tāda internetā vietnē linda.com, un es tur mācījos. Un tas bija gan angliski, un es visu ļoti smalki pierakstīju, bet neko nesapratu. Nevis tāpēc, ka angliski, bet vienkārši tā pieeja, kādā mācīja tur visas tās tehniskās lietas, nekādīgi man galvā negāja iekšā par apertūrām un par f-stopiem, un vienkārši tas bija, es vienkārši domāju, vai ar mani kaut kas nav riktīgi, vai arī man kaut kāds citādāks veids ir vajadzīgs, kā es iemācīšos. Un tad es domāju tā, labi, jāsameklē varbūt kaut kāda skola, kuras var mācīties, jo tāpēc, ka es tad, kad mācījos mājās, man bija jāiet, es gāju norvēģu valodas skolā, tad es gāju vēl strādāt. Tad man bija bērni jāvadā 50 km uz vienu pusi uz skolu un atpakaļ tā vairākas reizes, un uz baletu vēl gāja man meita, un vienkārši tā diena bija tik traka, ka man bija viss uz minūtēm. Kāda tur fotografēšana, es noklausījos to vienu kaut kādu gabaliņu un skrēju ārā no mājas kādā virzienā, un tad es vienkārši secināju, ka man ir jāpaņem laiks ārā no mājas, es savādāk nekad neiemācīšos. Un tad es meklēju skolas un atradu tikai Havajās to skolu. Un tā arī es tur devos ar bērniem. Vīrs palika mājās, kādam ir arī jāstrādā un jāpelna naudu, lai to nosponsorētu. Un es aizbraucu un es iemācījos fotografēt. Un pēc tam, tad, kad es atgriezos Latvijā, tad es domāju, ka es varētu mācīt citām sievietēm fotografēt, jo es domāju, ka viņas droši vien domā tāpat kā es, ka tā tehniskā pusē, kāda viņi ir, tāda ir, un es nekādīgi nevarēju sākt, un es domāju, ka iespējams, ka tādas pašas daudzas ir kā es, un es zināju, kā iemācīt fotografēt, jo es sapratu, ko es biju mēģinājusi iemācīties, ko man mēģināja iemācīt, jo man likās no sākuma, vai man mēģināja iemācīt no sākuma, kad ir jāsaprot, no kā sastāv kamera, kā tur iekšā gaismas stars nāk un kā tur tiek lausts un kā tā bilde veidojas. Un es tā biju iedomājusies, ja es sapratīšu, kā tā kamera sastāv, tad es arī zināšu, kā veidot to bildi. Bet, izrādās, ka es tur mēģināju, jo vairāk, var teikt, mežā, jo vairāk malkas. Es absolūti pēc tam, man likās, ka tie ir tādi džungļi, ka, nekādīgs neiemācīšos. Un tad, kad es iemācījos, es sapratu vienkārši, ka tas ir īstenībā vienkārši. Fotografēšana, tas ir vienkārši, tas ir visiem, jebkurai sievietei apgūstam lieta, ka mēs braucam kaut kādos atvaļinājumos vai vienalga, kur mēs braucam ar ģimeni vai kas mums ir mājās fotografējums, ka to katra viena var labi izdarīt, pietiekami labi, un ka tas neprasa nezinu cik lielus līdzekļus un nezinu cik gadus, lai to iemācītos. Un tad es tā nolēmu, tad es tā gribu uztaisīt tādus kursus vai arī
es gribu iemācīt, jo tāpēc, ka tāda aizrautība, ja, ka tu esi atklājis kaut ko, nu taču var iemācīties, tur nav par ekspozīciju, apertūru uzreiz jārunā, tur nav, nu nezinu, kas jāsarežģīt cilvēkam smadzenēs. Un es ieliku sludinājumu, toreiz uztaisīju draugiem LV lapu, savu fotografēšanas, un es ieliku sludinājumu, ka es gribu mācīt fotografēt. Ja jūs zināt, kas pār manu galvu novēlās, tur bija 2 profesionāli fotogrāfi, kas mani apsaukāja, kas mani nolika līdz ar zemi, ka es esmu tāda podziņu spaidītāja, un ka visi podziņu spaidītāji tik mūsdienās vienkārši, tas bija kaut kāds murgs, ko viņi man tur rakstīja, un man tur vēl kaut kāds cits cilvēks metās aizstāvēt, un vienkārši tik ļoti man apēda. Tas bija kaut kāds pat laikraksta galvenais fotogrāfs vai kaut kāds tāds, un viņš mani tā noēda, ka man pilnīgi burtiski mans vairākiem mēnešiem acis viena sāk plakstiņš raustīties, nevarēja apstāties. Es domāju, nē, man taču nevajag tādu nervu šoku piedzīvot, un es izdzēsu visu ārā, un tā arī es apstājos. Es vairs neko negribēju mācīt nevienam, es domāju, jo es neapgalvoju, ka es būtu vislabākā fotogrāfa pasaulē, vai arī, ka man viss absolūti ir skaidrs, un ka es esmu šausmīgi profesionāli. To es galīgi nesaku. Bet es zinu to, ka to, ko es zinu. Un es arī ne tikai zinu, bet es arī zinu, kā es varu iemācīt. Kā parādīt tam otram cilvēkam, lai viņš to saprot, vienkārši es zinu, ka es zinu. Bet tajā momentā man likās, ka viss, ka, ja tu neesi, var teikt, savā jomā mākslinieks purvītis tādā līmenī, tad vispār pat nemēģini kaut ko mācīt. Un tad es darīju tā, ka, var teikt, apklus. Bet tagad, principā, viss mūsdienās ir balstīts uz fotogrāfiju. Vai nu fotografēšana, vai nu video. Šīs abas lietas ir ļoti svarīgas, jo tāpēc, ka, ja nav laba šī te bilde, tad vizuāli, ja mēs nepiesaistam, tad cilvēkiem tas nav interesanti, un viņi mūs palaiž garām. Un tad es domāju, man ir jāpiedāvā, tāpēc, ka es zinu, ka es varu, un tāpēc es esmu šeit, tāpēc es arī uztaisīju un es pārkāpu pār šīm te savām bailēm un no tā, ka es neesmu pati labākā industrijā un kad man nav sasniegumi, es jums nevaru kādas balvas parādīt, jo pilnīgi vienkārši, ka es neesmu pat mēģinājis piedalīties, bet vienkārši es jums varu parādīt, ko var darīt, kā var iemācīties, bet nav jābūt nopelniem bagātam, lai varētu mācīt otram cilvēkam to, ko tu zini. Un pavisam nesen, pāris dienas atpakaļ, ienāca prātā, domāju, bet es jau, tur tāda viena sieviete ir, kas psiholoģijā, viņa ir ļoti daudz sasniegusi savā dzīvē, viņa strādājas visādiem Holivudas aktieriem, viņai ļoti liela sasnieguma ir, un es tā sēdēju, es domāju, ka es nekad tā Marisa nevaru būt, un ko tad es te vispār daru, un kāpēc es vispār kaut ko taisu, un tā, kā lai saka, parasti mūsu tie noticējumus valk uz leju, tas balss, tas kritiķis iekšējais, kad sāk skanēt, tad man radās doma pagaid, bet ja tu nevari būt Marisa, vai tas nozīmē, ka tu nevari būt Ginta? Ja tu nevari tā kā Marisa izdarīt, jo tiešām, man ir 48 gadi, un es nevaru 30-40 gadus, ko viņa pa to laiku ir izdarījis, tajā laikā to izdarīt, bet vai tu nevari darīt to, kas tev ir tā dāvana, kas tev ir, vai tāpēc, ka Marisa ir visu mūžu par to strādājis, vai tu tāpēc nevari būt tas, kas tu esi? Un tas arī mans jautājums ir jums. Jums arī droši vien, ka ir kaut kāds šis iekšējais kritiķis iekšā, kas pastāvīgi velk uz leju un rāda, kur tā ir to sasniegus, tā ir tad sākusi, bet saprotiet, ka katram cilvēkam ir bijuši citi apstākļi, citas iespējas, vienkārši tas ir absolūti muļķīgi salīdzināt. Un tikai tāpēc, ka kāds ir sasniedzis tajā jomā, kur tu gribi sasniegt daudz vairāk, un tev liekas, ka tu nekad tā nesasniegsi, tas nenozīmē, ka tu nevari būt tu. Un tas ir tas, ko es jums arī šajās te fotografijas mācīšanas reizēs gribu pateikt, ka vienkārši sasprojieties, neiet uz priekšu arī, kad nolaižas rokas, padomājiet par to, ka tev ir jādara, ko tu jūti, ko tu gribi darīt. Un tad vienkārši atstāja, var teikt, Dieva vai visuma ziņā to iznākumu. Tu nevari maz zināt, cik ātrā veidā tu vari sasniegt. Varbūt, ka tam cilvēkam tiešām vajadzēja 20, 30 gadus, tev nevajadzēs tik daudz. Tā, tas bija, var teikt, nedaudz novirzīšanās. Vai arī Ieva, tas, ko es jums tagad gribu parādīt, fotoaparāta sastāvu. Jūs redzat, tur rakstīts slēdzis, lēcis, atvērums. Tas ir 3 lietas, kas ir domāti šai te gaismai, jeb karalienei, lai šo te gaismu un karalieni ielaistu tajā fotoaparātā, kur notiek šī bildes piefiksēšana. Un tās ir principā 3 lietas, kas ir jāzina par fotoaparātu, jebkuru. Vai tas ir telefonā, vai tas atrodas kaut kur citur, starp citu, mūsdienu telefoni ir daudz labākā kvalitātē vēl nekā dažus gadus atpakaļ pat spoguļu kameras pat bija,
jo megapikseļi ir ļoti uzlabojušies. Vienīgā atšķirība, kas tiem telefoniem ir, ka viņiem ir tikai plats leņķis, bet fotoaparātam var nomainīt leņķi. Un es jums vienā citā reizē parādīšu, kāda ir atšķirība, ja nomaina objektīvi, jeb, kā es rakstu, lēcu leņķi. Kāda ir atšķirība? Tā kā šis te ir tas, ko jūs paturiet prātā, šī te bildīte. Kad es mācīšu, es šo te bildīti rādīšu. Slēdzis lēcas atvērums. Mēs palikām pie tā, ka visa fotografēšana ir par gaismu, ja? Ja ir gaisma, tad ir bilde, ja nav gaisma, tad nav bilde. Un tas ir pats tāds centrālais koncepts, ja? Vienmēr atcerieties gaismu. Gaismē ir, kur ir domāts atvērums, un lēcas ir domāts, lai to gaismu uztvertu. Jā, iedomājieties lēcas, jeb objektīvi tā kā savas brilles. Ir tādas plānas brilles, un ir biezas brilles, ir dažādākas brilles, vai arī palielināmais stikls. Tas viss domāts, lai to bildi vai nu pievilktu, vai attālinātu, ja tieši tāpat kā brilles, tas pats koncepts. Un slēdzis ir vienkārši, cik ātrā laikā šis te atvērums attaisās vai aiztaisās. Tās ir šīs te 3 lietas, kuras es iemācīšu pamazām, kā darbojas slēdzis, lēcas atvērums un kā tas maina bildes izskatu, ko mēs iesim cauri un ko jūs sapratīsiet. Kā mums notiks šis te viss pasākums grupā. Katram mēnesim es došu savu nosaukumu, un decembris būs texture mēnesis. Tad es ielikšu iekšā PDF formātā visu to teoriju, kas jums jāzina par šo te texture, tas būs latviski. Un jūs varēsiet izprintēt, tas būs kādas 2 vai 3 lapas. Un kaut vai nesāt sev līdzi somiņā, ka jūs iesiet kaut ko ieraudzīsiet, jūs varēsiet padomāt, vai tas ir tekstūra vai nav. Tas ir tāds vienkārši, lai vingrinātos arī redzēt, jo ļoti bieži mēs nevaram saprast, ko fotografēt. Nu labi, savus bērnus un savus kaķus, suņus vai puķes, bet, cik ilgi to darīs, kaut kā ir arī jāpārmaina, ko fotografēt, un tāpēc ir šie te mēneši ar tām idejām, kādā veidā to darīt. Un tas ir ne tikai, lai vingrinātos, bet arī, lai to aci savu uztrenētu, jo tāpat tās kā zīmēšanā ir jātrenē roka, tāpat fotografēšanā ir jātrenē acis, ka mēs redzam, kādā veidā iet līnijas, kādā veidā mijās krāsas, kādā veidā spīd gaisma, no kuras puses nāk gaisma un uz kuru pusi krīt ēna un tā kompozīcija. Tas viss, lai to trenētu. Es iedošu to teoriju, un tad tajā mēneša laikā šai teorijai, tam vienam var teikt solītim, mēs pievērsīsim uzmanību un attīstīsim šo te vienu muskuli mēneša laikā, un pēc tam atkal nākamajā mēnesim atkal cita teorija. Un mēneša beigās jūs iesūtīsiet man savus 3 labākos darbus, un es dzīvajā ēterā šitādā te pašā veidā jums parādīšu, kā labāk tās bildes būs apstrādāt, ko varētu savādāk nākamreiz manus tos ieteikumus. Un šī ir tā lieta, kas ir ļoti svarīga tieši pie fotografēšanās mācīšanās, ka, piemēram, tad, kad es mācījos, kad es mēģināju, pareizāk sakot, mācīties internetā, tad ļoti pietrūkst šis te personīgais pieskāriens, ka tev kāds pasaka tieši konkrēti par tavu bildi, jo savādāk, jā, tu skaties svešām bildēm, jā, viss skaisti, bet tu neredzi, tu esi tādā neziņā, ka tu nofotografē, un tu pat nevari, jo tāpēc no sākuma tiešām, kā es saku, tas acis muskulis nestrādā, tu neredz vispār pat nevar iedomāties, par ko būtu jāpadomā, skatoties uz to bildi. Jo, ja tavu bildi neviens nekritizē, jo tu esi ieguldījis tur laiku, un tu to bildi savu pazīsti, bet tev vajag kādu, lai kāds ienāk un pasaka, kur gaisma ir tur, vai tumsa ir tur, vai nomaini to, vai izdari šito. Un tad ir daudz vienkāršāk mācīties, jo tu saprati, es tur mēģināju to, un es gribēju panākt to, bet man tas neizdevās, tātad man jāizlabo tas un tas, un tad man izdosies. Un uzreiz tas ir vesela mācību stunda, jo tā ir ļoti praktiska lieta, un tieši tāpēc es piedāvāju, ka es šīs te savas bildes paņemšu, apskatīšu, un nākamais, ko es vēl domāju darīt, ka reiz nedēļā šeit būs video, kurā es mācīšu fototeoriju, un tad es pamācīšu tos galvenos konceptus, un pēc tam atkal šīs te nedēļas laikā te jūs liksiet iekšā savas bildes, kā jūs šos te konceptus esat uztvēruši, vai arī savus jautājumus, lai es vairāk paskaidroju, vai kā. Var teikt, tas tāds individuālais darbs, tad pēc tam grupā. Un tad tās, kuras vēlēsies ar laiku, droši vien jau ne no paša sākuma, parādīšu arī kādā veidā sagatavot fotogrāfijas tām saucamajām fotobankām, jeb stoku, ka jūs varat arī pārdot. Tur ir tā, ka pārdošana, viņa varbūt nav tā kā finansiāli personīgi man bijusi ļoti ienesīga. Es tur esmu vienu bildi pārdevusi par, piemēram, $300. Tas ir tāds tā kā disciplīna sev. Tas ir tā kā treniņš, jo, ģimene jau var pateikt, vai draugi, jā, tev ir skaistas bildes un tā,
Bet tad, kad tu nodod tās bildes, tad viņi skatās uz lielā ekrāna, viņi skatās palielinājumā, un viņi tev lielu daļu bilžu arī dod atpakaļ un pasaka, ka, nu, tur ir tas un tur ir šitas, un tad ir jāmācās, lai varētu tās bildes uzlabot, lai tur būtu šis stāsts iekšā, lai tur būtu šīs krāsas, lai viņš būtu ass, lai nebūtu izplūdis. Tas ir tāds treniņš arī. Un tas ir daudz interesantāk nekā, ka tu uztais bildes un tad tu domā, pagaidi, bet kuras viņas likšu, kam viņas ir vajadzīgas? Nu, labi, netaisīšu vairāk bildes. Ir ļoti, nu, tā, ja ielikt tajā stokā, tad es saku, tas ir tā interesanti. Un tas varētu būt tā kā hobijs, var teikt tā. Bet, nu, vienalga būtu interesanti, ja jūs gribat, es to arī jums varu pastāstīt un kādā veidā to izdarīt un kurās vietās labāk darīt, jo fotobankas ir ļoti daudz. Un jautājums atbildēšu šeit kolektīvi, tā kā nerakstiet man individuāli, es neatbildēšu. Jūs jau skatījāties šo te Viktora Frankla teicienu, ka tie, kuriem ir kāpēc, viņi dzīvēs var paciest gandrīz jebkuru kā. Un ļoti daudz ir tā, ka cilvēki daudz ko sāk, bet ja viņiem nav pietiekoši stiprs, tas kāpēc viņi pamūk. Nu, man nav finanses šomēnes, es nevaru samaksāt, vai man nav tas, nu, attaisnojumi visādi rodas, jo ir daudz dažādu piedāvājumu dzīvē un daudz dažādas iespējas, un visur tiešām tās finanses ir vajadzīgas. Un tā kā tas kāpēc, ja nav pietiekoši stiprs, kāpēc jūs gribat iemācīties, vai arī man nav laiks, nu, atrast var laiku, atrast var iespēju. Tas ir katra cilvēka, nu, prioritāte, jo tāpēc, ka par to, kas ir tava prioritāte, kur tev ļoti spēcīgs, tas kāpēc tu esi ar mieru braukt kaut vai balsot citreiz. Es zinu, ka mēs savā laikā, kad mēs bijām jaunatni ar misieru vīru, tad mēs pat no Talsiem, mēs uz Liepāju, mums tik ļoti gribējās parādīt vienu filmu, ir tāds Mateja evaņģēlijs, tāda filma, nu tik superīgi, kad mēs pat ar televizora kasti vienā rokā un video aparātu otrā mēs balsojām no Talsiem uz Liepāju, lai mēs tiktu. Balsojām mašīnu, stāvējām vēl ar lielais puika, vēl mazs bija toreiz kaut kādas, nezinu, 6, 7 gadi, saules karstumā, sviedrī, līja, stāvējām uz ceļa, kur mūsu iepriekšējā mašīna bija izlaidus, un mums bija tik spēcīgs šis kāpēc, mums neinteresē, kā mēs tur tiksim, bija šis kāpēc, ka mēs gribam tur aizbraukt, ka mēs gribam parādīt cilvēkiem. Tā kā viss ir atkarīgs no tā kāpēc, un man patīk strādāt ar cilvēkiem. Tāpat tās, kā iedomājieties, ja pie jums atnāk arī ciemos, un jūs uztaisīšu pusdienas. Ja, piemēram, es aizēju pie jums, un jūs tur uztaisat un tā, un es saku, vispār es šito pagaršošu vai to, es varbūt šito gabaliņu paņemšu, nu, bet tortis es neēdu, nu, paldies, to es negribu, varbūt es salātu vienu paņemšu vai gurķīšu gabaliņu. Vienkārši tu būsi šokā, es visu dienu tev taisīju, un tu paņēmi, vienkārši nav šī te sajūta, ka tu novērtētu mani, ka es tā pūlos, bet, ja, piemēram, es aizietu un es ēstu makaronus uz vienu savu smērci, aiz otras, esmu ierakusies un es saku, jā, un šito te tortas gabalu man to vislielāko un vēl ar to puķi, kur virsū, tu man atnesīsi vēl kas tevi leduskapī, tāpēc, ka, cilvēks novērtē manas pūliņas un vienkārši ir pilnīgi absolūti cita šī enerģijas atdeve, ja notiek, tā, ka tu jūti, ka tas, ko tu esi darījis, ka tam otram cilvēkam ir vajadzīgs. Un tā kā, ja notiek šāda te darbība, ka tev uzreiz pilnīgi cits prieks strādāt. Tas ir tāda ilustrācija, ko nozīmē šis kāpēc, ko es domāju ar to kāpēc. Un tas ir tas, ko es arī gribētu, ka jūs iekomentējat, kāds ir jūsu kāpēc, kam jūs esat gatavs iet cauri to kā, lai jūs varētu izturēt. Jo dažreiz ir tā, ka tas kā nav tas vienkāršākais. Gribu zināt, kāds ir jūsu kāpēc, cik liels ir jūsu kāpēc, vai arī tāda interese paniekoties. Tad es mācījos fotografēt un kā redzēt visas jaunas meitenes. Mēs bijām divas, tur tāda Dona, kas bija vēl studenti, manu vecumu, un es, un pārējās visas bija jaunietes, un tas bija diezgan grūti, ļoti grūti, tas viss, bet man bija ļoti stiprs tas kāpēc, man ļoti gribējās iemācīties. Un es arī, kā jau esmu uzrakstījis, kad citi jau fotografēja, kad es vēl baidījos kameru rokās paņemt. Mēģināju visu kladītē pierakstīt, kā pareizi, kas jādara. Bērni bija visur līdzi, nevienmēr viņi bija priecīgi, jo tur ir šausmīgs karstums un garlaicība un nekā nav ko darīt. Te ir man kaķītis, kādreiz fotografēju pie mājām, tagad man vairs kaķītis nav. Tas arī ir viena no lietām, kāpēc mēs īstenībā fotografējam. Tas ir, kad mums paliek atmiņas, jo, piemēram, pikas man vairs nav, bet šī bilde man ir palikusi un viņa man ir ļoti mīļa. Kaut arī
viņu varētu savādāk uzņemt, savādāk apstrādāt, bet tajā momentā, kad viņi gāja, kaķis jau negaida. Es redzēju vienkārši, ka viņi skrēja pa to maliņu, un es paspēju paķert fotoaparātu. Nevaru pateikt kaķim, pagaid. Vai arī man te viendien lidoja pāri gaisa baloni manam pagalmam, un man arī vajadzēja paspēt paķert fotoaparātu, jo viņš ir kaujas gatavībā, tā kā teikt. Patīk fotografēt bērnus, tiešām dievinu fotografēt tieši bērnus, un man ļoti patīk fotografēt kokus. Nezinu, kāpēc tieši man ir tāds, var teikt, acis uz kokiem, kad man gribas visus kokus visur fotografēt. Atturos ļoti bieži, tāpēc, ka es domāju, kuras tos kokus likšu. Te ir Jessica, man meita, viena no izstādes bildēm, ko es taisīju. Bet viņa sēdēja tā, un viņa toreiz nemaz nepauzēja. Viņa vienkārši arī bija pārgurusi, jo es viņus abas divas ar Patriku tajā reizē studijā fotografēju, biju nokausējis, un viņa vienkārši sēdēja tā, un es vienkārši pagriezos un noknipsēju, un man ļoti patika tā bilde. Un te es mācījos taisīt tādas bildes, kur redzēt no aizmugures nāk gaisma, un te ir gar pašu galvu tāda balta strīpiņa. Tā es maz nezinu, kā latviski ir rimlight, robežu gaisma, var teikt, kas atdala to objektu no pārējā visa. Jo, ja parasti fotografētu, ja gaisa nāk no aizmugures, tad izveidojas tikai siluets, un šitien būtu viss tumšs. Bet es mācījos papildus gaismu, kā lietot, lai gaisma apspīd priekšu, bet arī, lai var redzēt, ka no aizmugures nāk šī gaisma. Tas bija tas, ko es toreiz iemācījos, un es jums arī gribu iemācīt. Un tad te ir viens no maniem skolotājiem, Stenlijs, tajā sarkanajā kreklā, un tajā zaļajā ir tenisa skolas direktors, un mēs esam studijā šeit mācamies. Un te ir izlaidumā, un te ir viens putns, ko es nofotografēju. Un dabas skati arī man patīk, un man kā meita, te ir jau, kuras pati mācu, un te arī dabas skati man patīk, un te ir navanā, kuras dzīvoju, un ar telefonu. Tas ir arī ar telefonu fotografēts. Nu tā, mēs te nonākam līdz tam, ka tu esi tu. Tev ir savs kāpēc, tev ir jāapzinās, ka tu esi unikāla, tev ir jāpārstāj sevi salīdzināt ar citām. Tā kā es sev teicu, ja tu nevari būt Marisa, tas nenozīmē, ka nevari būt Ginta, jo tāpēc, ka tu nevari zināt, ka tas, ko tu zini, cik lielā mērā var kādu cilvēku dzīvi ietekmēt un izmainīt. Kaut vai tas, ka tu uzdrīksties būt, kas tu esi. Un šeit mēs nonākam pie tā, ko mēs mācīsimies pamazām. Mēs mācīsimies, sāksimies ar to, ka mēs sapratīsim, ka fotogrāfija tas ir stāsts. Tāpatās kā filmā ir galvenais varonis, un galvenajam varonim ir vienmēr blakus otrā plāna varonis. Tātad katrai fotogrāfijai ir šis te stāsts, kur ir galvenais varonis un otrā plāna aktieris. Otrā plāna aktieris fotografēšanā nevienmēr ir, piemēram, ja tu fotografē un tavā bildē varonis ir, galvenais varonis, piemēram, ir ābols, ne jau vienmēr otrā plānā būtu kaut kāds mazāks ābols vai tumšāks vai kāds, bet otrā plānā aktieris var būt līnijas, kas rāda uz to ābolu, kas vada aci. Un mēs par šīm te vadlīnijām arī mēs runāsim, kādā veidā tas notiek. Un šis stāsts ir tāds, ko mēs mācīsimies tieši nākamajā reizē, kādā veidā notiek, kas ir galvenais varonis tavā stāstā. Un mēs sāksim ar to. Mēs sāksim ar stāstu, pēc tam par mākslu runāsim, nevis nākamajā, bet aiznākamajā reizē par mākslu. Un aiznākamajā reizē mēs par kvalitāti. Kvalitāti tas ir, lai viņš ir tā bilde ir asa, kādā veidā dabūt asu kvalitatīvu bildi. Un pie mākslas arī pieder tas editēšanas process. Es jums parādīšu, kādus apus lietot, kādā veidā. Es pieslēgšu savu telefonu uz ekrānu, es jums demonstrēšu, kā tieši to rediģēšanas, jeb editēšanas procesu darīt. Tā kā šīs te 3 lietas, ko es sapratu, ir ļoti svarīgas, jo mums ir jāsāk ar stāstu, pēc tam jāiet uz mākslu un pēc tam uz kvalitāti, un tad atkal atpakaļ uz stāstu, mākslu kvalitāti, tā kā tāds aplis. Jo mēs ejot fotografēt, tā ir pirmā lieta, kas jādomā. Kā jau es teicu, es mācu savādāk fotografēt nekā citi. Es jums nemācīšu uzreiz tehniski pareizi, un lai būtu ass un lai būtu gaisma, jo nav jēgas īsti stāstīt šīs tehniskās lietas, ja viņas uzreiz neasociējās ar praksi, kā praksē tas izskatās, bet mēs darīsim tā kā bērni kā mācās. Viņi mācās vadīt nevis no teorijas, bet no ziņkārības. Un tāpatās arī mēs attīstīsim sevī to bērna ziņkārību, ka mēs uztaisīsim stāstu,
un pēc tam tajā editēšanas procesā jūs redzēsiet tās savas kļūdas, un arī pēc tam mēs pāriesim uz to kvalitāti, un kvalitātes tajā posmā tu domās, kā varētu izdarīt nākamreiz labāk. Un tad nākamajā reizē atkal mēs ejam uz stāstu, tad māksla, kvalitāti, un tādā veidā, var teikt, pa apli, pa spirāli uz augšu. Un tas ir tas process, ko es personīgi izdomāju, kas ir mans izgudrojums. Es neesmu nekur to ne lasījis, ne redzējis, vienkārši es tā sapratu, ka tas ir tas dabiskais ziņkārības process, kas cilvēku attīstību virza, un ka mēs labāk paklausīsim tam vai pakļausimies tam, lai būtu šis rezultāts. Nu tā, tas ir apmēram, ko es jums izstāstīju par sevi, lai jūs zinat, kas es tāds esmu par putnu, kāpēc es šeit vispār runāju, kāpēc man ir tāda grupa, ko es gribu stāstīt, un kādā veidā es organizēju šīs te grupas darbu. Un tas ir, pie kā mēs tagad nonācām, ka es gribu zināt, kāds ir tavs kāpēc. Kas ir tavs kāpēc, lai tu iekomentē šeit iekšā. Svetlāna, tieši tā, mācoties valodu, jā, vispirms runāt, iemācās, un tad gramatiku. Jā, tieši tā. Tās tehniskās lietas pēc tam, tad, kad mēs saprotam to visu bildes struktūru, funkciju, kompozīciju, krāsas, vienkārši visu, kad mēs sākam pamazām apgūt to bildi, tad mēs zinkārīgi uzreiz, bet kā es varētu to un to izdarīt? Labi, nākamreiz zipspuldzi, vai, teiksim, kā es varētu tumsā nofotografēt to un to. Tu uzliec zipspuldzi un tev iznāk tur briesmīga bilde. Ko tagad darīt, lai neiznāk briesmīgas bilde ar zipspuldzi? Tev rodas dabisks jautājums, un tad uzreiz meklē to atbildi. Vienkārši es jūs gaidu, jūsu reakcijas, gaidu jūsu komentus, jūsu kāpēc, un es esmu gatava strādāt. Tad jūs sakat, ka jūs arī esat. Paldies tad par jūsu uzmanību, un tiekamies labi. Atā!